Šo spēli esam rādījuši basketbola apskata klasikā, un tā pelnīti ievada Latvijas top 1. piecinieku. Pirmā spēle Antibās noslēdzās neizšķirti 75-75, un atbildes mačā uz kārts bija likta iespējamā tikšanās ar mums jau zināmo Madrides Real. Mača atmosfēra bija satriecoša, un Broči savus līdzjūtējus nepievīla. Pagatskis iemeta 31, Štelmachers 15, bet Jānis Laksa 13 punktus. Un skatītājiem gavilējot, Broči izcīnīja uzvaru numur 5 – 86-80. Ventspilī gan nespēlēja Uniks līderi Čikalkins un Fetīsovs, bet FIBA čempionu kausa galveno favorītu sastāvs tāpat bija draudīgs. Trīskārtējais NBA čempions Dikijs Simkins, lietuviešu milzis Eurēlijs Žukausks un bosnietis Damirs Mirsičs, par Krievijas izlases basketbolistiem nemaz nerunājot. Tomēr mums bija savas zvaigznes. Mūža labākajā spēlē Žukausku apturēja Bruno Petersons. Nē! Fantastika! Fantastika, ko šobrīd Bruns rāda aizsardzībā! Neapturams bija kurzemnieku visu laiku labākais leģionārs Mairs Čatmans. Un 2 punkti ar sodu atkal kārtējo reizi pret Žukausku. Wow, nu Čatmans rāda brīnumu šovakar. Bet rezultīvākais vīrs laukumā bija vietējais elks Sandis Buškevits ar 20 punktiem. Kazaņā Ventiņi zaudēja ar 3 punktiem, bet ceļazīmē uz Final Four Salonikos bija kabatā. Un nu jau esam Salonikos, kur mačā par 3. vietu Ventspils spēlē ar Vršecas Hemofarmu. Tās līderis ir pēc pusotra mēneša tūdaļ aiz Lebrona Džeimsa ar 2. numuru draftētais Darko Miličičs. Pretinieku līderi Ventiņi nosedz, bet pašu rindās jau zināmais Čatmans vāc bumbas, dala piespēles un pats galvenais gūst arī 26 punktus. Tomēr pēc 40 minūtēm rezultāts ir neizšķirts – 79-79. Jau pagarinājuma pēdējā minūtē Ventspilī +3, bet Saša Vasiljevičs 20 sekundes pirms beigām iemet trīnīti. Atkal neizšķirts. Bumba Buškevicam, Sandis iet caurgājienā un sods Bogovacam. Jāmet 2 sodiņi. Pirmais garām. Otrais atsitas pret stīpu, Miličičs pieskars bumbai un tiesneši ieskaita 1 punktu. Vasiljevičs vēl pagūst izmest, bet netrāpa. Un Ventspilnieki izcīna 3. vietu FIBA Eiropas čempionu kausā. Un pagaidām vienīgās Eiropas līmeņa godalgas. Saloniku bronzai 3. vieta. Septiņas ļoti garas sezonas bija nepieciešamas, lai kāds no latviešu klubiem beidzot izjauktu abu lietuviešu basketbola grandu divvaldību BBL finālmačos. Vēsturiskā uzvara Baltijas līgas pusfinālā pret Lietuvas Ritas tika izcīnīta pirms pāris nedēļām Kaunijā. Tikko palaiduši uz Maskavu galveno treneri Kurtinaiti un atdevuši vadības stūri viņa draugam Ramonam Butautam, Vefiņš pret Eirolīgas top 16 komandu demonstrēja fantastisku basketbolu. Baltkrievu milža Parahauska 20 gūtajiem punktiem, 14 un 10 piepilsoja attiecīgi Sandis Valters un Dairis Bertāns. Vienīgais lietuvietis ar sudraba medaļu šoreiz ir treneris Butauts. Un sudraba komandai arī sudraba pakāpiens mūsu topā. Un prieks, ka es esmu tajā komandā, kas to izdarīja pirmo reizi. Emocijas lielisks, es domāju, es ir liels komandas nopelns, mēs spēlējam kā komanda un arī tas nes augļus. Un neatkarības laiku uzvara numur 1 ir Barona panākums pār Beļģu Deksija, izcīnot vienīgo klubu basketbola trofeju Latvijai. Jā, pretinieki nereizes nav bijuši pat savas valsts čempioni. Jā, ažiotāža ap šo spēli nebija ne Kiprā, ne Latvijā, un tomēr citu izcīnītu Eiropas kausu mums vienkārši nav. Armanam Šķēlem šajā spēlē 13 punkti, 6 rezultatīvas piespēles un 7 atliekušās bumbas, bet par Final Four vērtīgāko spēlētāju tiek atzīts barons Giedrus Gustas, kurš finālā ar 17 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākais. Virs barona galvām tiek pacelts kauss, uz kura iegravēts arī Rīgas ASK vārds, un kuru savās rokās turējis arī Kārļa Mužnieka leģendārais tēva brālis Valdis Mužnieks. Ar pacelto FIBA kausu arī noslēdzam Latvijas klubu uzvaru top 10.